Šajā reizē par savu studiju kursu sagatavošanu jaunam akadēmiskajam gadam, kas nozīmē pamatā to, ka mums ir jātiek vaļā no veciem lietotājiem. Patiesībā mūsu studiju kurs ir jāatjauno sākotnējā nulles stāvoklī. Piemēram, palūkosim sekojuši. Tad es dodos uz saviem kursiem. Man ir šeit studiju kursa nosaukumu eksperimenti. Šajā studiju kursā palūkosimies, kas mums ir pa lietotājiem. Tātad pie kursa administrēšanas lietotāji, enrolled users. Varam uz doto brīdi redzēt to, ka šeit ir vairāk lietotāji, pat atsevišķās grupās iespējams ietilpstoši. Tagad es vēlos šo studiju kursu atjaunot. Tātad tas nozīmē to, ka mēs dodamies atkal uz kursa administrēšanu un izpildām darbību, kura saucās attīrīt. Attīrīt kursu. Tad šī lapa ļauj izdzēst kursu lietotāju datus. Tas arī ir tas pats galvenais, kas mums šajā brīdī vajag. Tātad kurus lietotājus mēs noņemsim nost, studentus, acīm redzot. Vērtējumu žurnālā dzēsīsim ārā visu uzdevumus, dzēsīsim ārā visus iesniegumus. Rādīt papildus, kas mums ir šeit. Dzēsīsim ārā visas grupas, grupējumus. Dzēsīsim ārā visus testa mēģinājumus. Un spiežam podziņu attīrīt kursu. Protams, nav obligāti visas tās lietas šajā brīdī paveiktu. Bet, izskatās, ka esam izdarījuši. Tas nozīmē patiesībā katru reizi palūkoties, kas un kā. Un ja nav īsti pārliecība par to, ko mēs šeit veicam, tad noteikti vispirms ir jāveic šī kursa dublējums, kurā viss tiek iekļauts. Ja gadījumā kāds neveiksmes, lai mēs varam sākt no sākuma. Bet, vārds sakot, dotajā brīdī redzam, kurs ir saglabājies. Kursā ir visas aktivitātes, visu uzdevumu, visu testu un tā tālāk un tam līdzīgi. Pats galvenais patreizajā brīdī palūkojamies, kas mums ir pie lietotājiem. Lietotāji, enrolled users. Kā redzam, esmu palicis viens pats. Visi lietotāji ir no šī kursa dzēsti ārā. Palūkosimies, kas notiekās pie vērtējumiem. Ir gluži loģiski, ka pie vērtējumiem nav pilnīgi nekā, jo mēs visi izdzēstām no šajienes. Kas nozīmē to, ka mūsu kurs šajā brīdī, šis kursa nosaukuma eksperimenti, ir gatavs jaunam studiju gadam. Mēs atkal varam definēt grupas, grupējumus, spēlēties ar pietikus atslēgām un sākt jaunu dzīvi no septembra.